Labdien visiem klātesošajiem. Ir pulksteni 15:30. Sākam Sociālā veselības un sabiedrības iesaistes jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā ir 3 jautājumi. Pirmais ir kolēģu deputātu jautājums par grozījumiem Cēsu novada domas saistošajos noteikumos par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem. Lūdzu, jums vārds, tad izklāstīt savu piedāvājumu. Jā, labdien, kolēģi! Šie noteikumi grozījumi saistošos noteikumos 23. gada 22. jūnija noteikumu numuru 10 par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem ir daudz runāts, diskutēts priekšvēlēšanas laikā. Ja nemaldos, tad visas politiskās partijas un apvienības bija par to, lai celtu šo pabalstu. Tas ir jaundzimušā pabalsts, pirms tam bija 200 eiro. Arī visi pārējie, es atceros arī deputātiem, kandidātiem, visi runāja, ka 400, 500 un arī apvienība pārbija, ārtiņi bija pat mieri, bija līdz 1000 eiro celt augšā. Protams, mēs visi saprotam to, kāds finanšu gads, uz ko var tiekties, un tas ir apsveicams. Un tāpēc sagatavot šie saistoši noteikti grozījumi. Viņi pielikumā ir 2. Viens ir mans piedāvājums, otrs ir saskaņos ar sociālo dienestu. Un tur punkts ir 6. tikai grozījumā, kur nosaka 500 eiro. Tas, kas ir sociālais dienests, mūsu piedāvājumā bija šo 6. punktu papildināt vēl ar 2 apakšpunktiem par to, ka, ja bērnam tikai viens no vecākiem un tā pamat dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novadā, administratīvā teritorija pabalsts piešķir pilnā apmērā, tas 500 eiro. Un ja tikai viens bērnu vecāks reģistrēts, deklarēts Cēsu novadā, tad viņam samaksātu šo pabalstu 75% apmērā. Šī norma bija ietverta vairāk skatoties no vairākiem Vidzemes novadu attiecīgi pašvaldību piedāvājumiem ar līdzīgiem. Līdzīgs ir Smiltenes novadā, līdzīgs, ja nemaldos, bija arī Valkas novadā, kad ir Siguldā, kurā šitā veidā ir sadalīts, lai būtu motivācija abiem jauniem vecākiem būt deklarētiem Cēsu novadā. Ja ir ap 2 deklarēti, tad automāts ir 100%, tad ir reiz 500 eiro. Ja ir viens tikai vecāks, tad 75%. Bet tas ir diskutējums jautājums, to, ko es gribēju atslēt šajā diskusijā, kādā veidā mēs virzamies. Skaidrs ir viens, ka pabalsts ir jāceļ uz augšu, piedāvājums tas ir 500 eiro. Jautājums, vai viņu piesaistīt klāt pie minimālās mēneša algas, lai nebūtu katru gadu jāmaina šis pabalsts. Tas arī varētu diskutēt būt, bet ņemot vērā, kad valsts budžetā no nākošā gada ir paredzēts arī būtiski izmaiņas tieši, kas skar pabalstos sociālajos, tieši saistībā ar visu labklājības ministriju, tad mans piedāvājums būtu šo pabalstu 500 apmierināt un virzīties uz priekšu. Klāt pielikts arī šis paskaidrojuma raksts finanšu, cik tas būs apgrūtinājums nākošam gadam arī pašvaldībai, ja dalas pusēm no 75% un pilnā apmērā, tad būtu tie 70 līdz 80 tūkstoši papildus finansējums klāt būtu pie budžeta sloga vēlāks būtu bijis. Ja mums bija pirms tam 241 bērns 24. gadā, tas bija 48 tūkstoši eiro. Ja prognozējam izaugsmes 200, kad sociālais dienas saka uz 270, tad tas ir būtu tie 83 papildus klāt. Bet ja mēs paliekam pie tiem pašiem 240, jo vienā gadā skaidrs, ka reiz dzimstība nepalielināsies, bet tas jebkurā gadījumā ir labs stimuls jaunajām ģimenēm jau saņemt šo piedzimšanas pabalstu. Tas īsumā no manas puses būtu viss. Tā kā es esmu gatavs diskutēt, atbildēt uz jautājumiem, kur un kā, kas. Paldies. Jā, es tikai gribu, kā mēs nonācām arī līdz šiem 500. Tad tā kā visam jau pamatā ir kaut kāda likuma sakarība, uz ko mēs ejam. Un mēs arī, kā jau Jānis minēja, arī domājam, iespējams, kad varbūt, lai vispār nevajadzētu atkal atgriezties un pievilkt, piemēram, pie minimālās algas, un tie varētu būt 75% no minimālās algas. Zinām, ka viņi pakāpeniski kāp.
Un tad apmēram tā summa sanāk daudz maz līdzīga šiem te 500. Bet tad mēs sākām domāt, tātad mēs nezinām šo te, mēs viņu vēl nezinām šo konkrēto lielo paketi, kas vispār ir jau valstiski, iespējams virzīs un attīstīs, un tad varbūt pat šogad neskrienam, iezīmējam šos te 500, bet tie būtu apmēram sanāk tas tie 75% no minimālās algas. It kā, ja nākamgad atkal mēs jau zinām, it kā Celsies minimāli. Tad atkal nedaudz samainītos šīs summas. Tas ir, manuprāt, vēl diskutējams, vai mēs iezīmējam konkrētu summu, vai, ja mēs pavelkam to 75% no minimālās algas, tad tur sanāk bišķiņi 500 ar kaut ko, ja? Un tad viņa mainītos līdz ar to. Tas ir diskutējams, bet, manuprāt, tas sākuma atskaites punktam būtu jābūt tiem 500. Protams, tagad tai naudas vērtībai, protams, arī cits segums. Pa 200 eiro, manuprāt, ir traki tā jaunai ģimenei. Viņi tiešām nevar pat bērnu ratiņus nopirkt vai kas, kuriem ir nepieciešamāks. Tad, manuprāt, tādam jaunam pārim, droši vien tāds vienreizējs pabalsts, viņam ir tomēr jābūt tādam, lai kaut ko spētu iegādāties tā jaunā ģimenīte. Paldies! Es noteikti konceptuāli arī atbalstu šo iniciatīvu. Man ir 2 jautājumi. Viens jautājums, kāpēc jūs nolēmāt, ka tos birokrātiskos 2 apakšpunktus vajag, jo līdz šim mums novadā nav tāda prasība tikai attiecībā uz bērnu. Un otrs, ja jūs minat tikko vairākus piemērus, ka jūs konsultējāties, tad tajā 8. sadaļā jūs tomēr ierakstījāt, ka neko nesat. Bet jau minējāt, ka esat konsultējušies. Tādā ziņā, es domāju, priekšdienām viņam var minēt. Tieši konsultēšanās bija darba grupa savu, mēs, protams, Cits pašvaldības jūs minējāt. Cits pašvaldības skatījos tīri, ko pieejams no saistošiem noteikumiem, kas pieejams publiskajā telpā, kas ir visi, jo, ja mēs skatāmies, tuvākie bija Valmiera, tas ir konsekventi, viens laiki tie 200 eiro nemaldos palikuši, Smiltenē 400 eiro, Gulbenē 650, Limbažiem bija 300, tad... Siguldā 1000. Jā, visi dažāds ir, jā, bet pa tiem punktiem 6.1, 6.2, ko bija ielicis iekšā, tas bija vairāk, bija tieši domāts šo savādā bišķiņ tādu pavilkt, domāt tomēr to, lai vecāki abi tiktu deklarējušies arī Cēsu novadā, kas arī nozīmē to, ja deklarējušies viņi laicīgi ir Cēsu novadā, tad arī šī nodokļi arī papildina. Lielāks piesaist arī priekš Cēsu novadu. Tas bija tā domāts, ka bet arī 5. punktā noteikumos ir pateicis, kad saņemt var tikai vienā pašvaldībā. Ja viņš saņems būs, piemēram, Smiltenē, viņš skaits, viņš šeit ceļsies ir nesaņems. Jā. Tas ir, tāpēc tas nav. Tas ir visiem, tāpēc tas ir ietverts, jo esošs nolīgums šajos grozījumos nav. Bet tāpēc gribēju saprast, vai varam iet priekš. Protams, tas būs lielāks loks sociālajiem dienestam, un tas garāks process noskaidrot deklarēto vietu, laiku, vienu vecāku, otru vecāku. Tas nebūs tik vienkārši, kā uzrakstīt reizi Latvijā vai, piemēram, 500 eiro, un viņš reiz viņam naudu iekrīt. Tas, protams, būs atkal lielāku administrējas loks, būs atkal sociālajiem dienestam baudīt un pārliecināties par to. Kaut gan piekrītu, kad mērķis būs sasniegts un ģimenei tie 500 eiro ienāks. Tas ir pats galvenais, ko mēs sasniedzam. Bet jautājums gribēja, tā kā ar vienu šāmi nošaut 2 zaķus, kad arī kaut kas vienāk arī papildus budžetam uzklāt. Labi, paldies, Karlen. Jā, es arī atbalstīju šito, bet varbūt tiešām tad es biju palaidis to 5. punktu garām, kad var saņemt tikai vienā pašvaldībā, jā, un līdz to varbūt, kad tad īpaši nav jēgas tur dalīt. Ir deklarēts, nav deklarēts. Ja vismaz viens no ģimenes ir, tad tas ir mūsējais, ja viņš pie mums nāk pēc pabalstu, tad tur, lai tiešām sociālām dienestam nav tur jāizseko kaut kas, tur jāpēt, tur jāorganizējās. Protams, labāk, kad būtu deklarēti abi, bez šaubām, ka tur vairāk piķis nāk pašvaldībai, bet atkal tas lielais čakars, man liekas. Jā, kur arī dienas vadītā arī māja ar galvu, ka tas čakars nav vajadzīgs. Es došu arī dienestam pēc deputātiem arī vārdu, viņi varēs nokomentēt arī. Jā, es arī esmu par tiem 500 eiro, protams, un bez tiem apakšpunktiem, bet es domāju, ka uz priekšu mums arī jāpadomā par represēto šo svētku pabalstu un gan arī černobiliešiem, ja?
75 eiro tā arī nav nauda. Būtībā es zinu, ka Rīgā tur ir lielāks represētiem, ir tas jā, bet, bet es pie tā esmu iesācis un, kā saka, par represētiem, un es domāju, ka, viņi jau arī, cik viņi maisi palikuši, un protams, mums vienkārši budžeta, pastīsimies budžeta ietvaros. Jā, ok. Paldies. Paldies tev, Ati. Jā, es arī pievienojos deputātiem, kad konceptuāli man šķiet, kad ir jāiet uz palielinājumu. Taču tajā pat laikā droši vien mums vajadzētu saprast arī kopējo to sociālā dienesta nākamā gada budžetu, jo mums darba kārtībā stāv arī audžu ģimenes. Un tas jautājums represētie černobilieši droši vien jāpaskatās, vai vēl kaut kādi sociālie pakalpojumi nesadārdinās, bet kopumā konceptuāli man liekas, ka būtu jāiet uz priekšu ar šī pabalsta palielinājumu. Paldies, Jāni. Jā, es arī piekritīšu, jo, protams, 200 eiro tas tāds, nezinu, vai tas ir pabalsts vai kas, tas nav nekas, jā, un arī pa 500 eiro ratiņus īsti nenopirks, ja, bet 500 tas tomēr ir 500. Un es arī par tiem 75%, es arī domāju, ka varbūt, ka mēs varam tomēr, lai mazāk sociālam un arī, kā jau teicu, jau var būt, ka tā situācija, ka tiešām, ka tas viens strādā Rīgā visu nedēļu, viņš arī dzīvo Rīgā, viņš Rīgā dzīvoklis, bet brīvdienās viņa ar ģimeni, teiksim, bērns ar māti dzīvo šeit vai ar tēvu, un otrs strādā Rīgā, viņš tur ir deklarējies, jo, lai tur vieglāk, tā kā, bet ja viņiem tā pamata vieta, ja tas bērns ir deklarēts šeit, jo es saprotu, ka tiek pārbaudīts sociālajā dienestā, tiek pārbaudīts, vai tas bērns ir deklarēts šeit no dzimšanas brīža. Ja? Tas es nezinu, vai tas tiek pārbaudīts vai netiek. Un vēl, ja mēs runājam par to tālāko, kas man būtu ieteikums, par ko varētu domāt, es vienreiz parunājām arī ar sociālo dienestu, ka ceļot turpmāk varētu pacelt vēl, bet ka ir noteikta daļa tajā pabalstā ir kaut kāds pievienotā vērtība vai kā, teiksim, Rīgā, Kuldīgā, šķiet Jēkabpilī un Liepājā ir šis te PEP mammu pakalpojums. Tātad psiholoģiski atbalsta mamma, kas nāk Rīgā ir 6 reizes, var pusgada laikā šī te PEP mamma aiziet pie jaunās ģimenes, pie jaunās māmiņas un parunā un palīdz un padara. Zinu, ka tas ir ļoti noderīgi. Man vienkārši meitai tagad ir piedzimis bērns, un viņa izmanto šo iespēju. Tā kā, un arī Liepājā ir 3 reizes var, un arī Kuldīgā ir kaut kas, ka varētu kaut kad nākotnē varbūt padomāt arī par kaut kādu šādu atbalstu, ka ir arī kaut kāds tīri šāda veida atbalstiem vecākiem, jo varbūt, ja tu piedzims 3., 4. bērns, varbūt tas jau tev plus mīnus zināms tā sistēma, bet tādai jaunajiem ģimenei, kā piedzims 1. bērns, ka varbūt ir kāds, kas tev vismaz 3 reizes atnāk un pastāsta, palīdz, parāda. Tā kā, bet tas droši vien tāds nākotnes jautājums, bet šos 500 tas jau ir, es domāju, ka no nākošo gadu tas ir vajadzīgs. Tur jau, pat ja ir tā, es nezinu, gan jau tā iespēja ir jāatrod vienkārši. Paldies! Paldies tev, Jāni, par iniciatīvu, bet es zinu, ka sociālajā dienestā jau ir iestrādes attiecībā uz atbalstu jaunajām ģimenēm un mācību nodrošināšanu. Tā diskusija patiesībā gan mūsu valstī, gan arī starptautiski, kas paskatījos, ir par to, ka iespējams ne visu vajadzētu izmaksāt naudā, bet pastīties, ka ir arī kaut kādos pakalpojumos varētu sniegt to atbalstu. Bet vēl tad Jānis, un tad došu arī sociālā dienestā. Es papildināšu Jāni, otru Jāni. Dzimstībai un dzimšanai cēsīs un endodzims, viņi reģistrēti, tāpēc viņi arī automātiski parādīsies. Jo mums jau piedzims, piemēram, dotie mirklī tuvākās slimnīcās Valmiera, Rīga vai Sigulda tam līdzīgi. Bet reģistrējot cēs dzimšanu nodevām, tāpēc viņš arī parādīs sociālajiem dienestam. Un svarīgi, ka to bērnu, viņš jau piedzimt, piemēram, Rīgā, Valmiera, bet viņi reģistrējam šeit cēs novadā. Tāpēc tā reģistrācija, paldies. Bet tie papildus pakalpojumi varētu būt motivējoši arī izvēlēties kā dzīvesveidu šo. Bet tad sociālais dienests jūsu komentārs papildinājumi un... Jā, labdien! Izstāstīšu sociālā dienestā redzējumu. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja mums neuzliktu papildus administratīvo slogu, pārbaudīt visus šos datus. Mēs nevaram tā uzlikt 500 eiro Latvijā LV. Mums ir par katru iesniegumu, par katru situāciju jāpieņem administratīvais akts.
Mēs šos datus pārbaudam, vai bērns ir piedeklarēts vai vecāks ir piedeklarēts. Mēs arī redzam to, vai šis pabalsts nav jau kaut kur citur izmaksāts. Kāpēc es nevirzos uz to, ka vajadzētu vērtēt to otru vecāku? Man gribas teikt, ka tas pabalsts ir bērnam, un svarīgākais ir tas, ka tas bērns ir piedeklarēts mūsu pašvaldībā. Un tas noteikti ir vērtīgāk, ka tā ģimene saņem pilnu to naudiņu tam bērniņam. Tas būs tā kā labvēlīgāks nosacījums ģimenei ar bērniem, jebkurā gadījumā. Lūk, tad es ierosinātu, kad mēs negrozam tos pārējos saistošos punktus, kad mēs virzamies uz tiem 500 eiro, jo bērns ir prioritāte un ratiņi vai pamperi vai higienas preces, jebkurā gadījumā ir jāpērk, neņemot vērā vecāku dzīvesvietas. Ja būs tas vecāks Rīgā piedeklarēts vai kaut kur citur, ticiet man, viņš arī bērnu piedeklarēs Rīgā, tur, kur lielāks atbalsts šajā pozīcijā. Vēl ko mēs varam painformēt, droši vien pie nākamā budžeta mums jāskatās arī, mēs šobrīd budžetiski atļaujamies 2 vecāku izglītošanas programmas grupas, kas ir jaunajiem vecākiem, kur mēs apmācam bērnu vecākus saistībā ar fondu Flets. Šobrīd ir 2 grupas. Mēs varētu nākotnē, varbūt nākamā gada budžetā virzīties uz 3-4 grupām, arī pārvalžu teritorijās. Un šī būtu tas pienesums tiem jaunajiem vecākiem, kur viņi varētu iet mācīties jēgpilni, ko darīt, kā darīt ar emocionālo audzināšanu, ar drošo piesaisti, kas nav nemazāk svarīgs. Protams, es atbalstu arī to, ja mēs atrodam naudu pepmammām. Un arī, varbūt mums nākotnē ir jādomā kaut kāda jāizvirza darba grupa, kas vispār var šo demogrāfijas jautājumu. Mēs varbūt varam veidot kaut kādu lielāku paku, ko mēs šodien runājām, kad viens ir vecāka izglītības programma, tas ir mazajā vecumā. Nākamais bērndārza vecumā ir bērnu emocionālā audzināšana. Pēc tam ir ceļvedis audzinot pusaudzi, ka mēs varam arī šādi preventīvi jau izglītos tos vecākus, kuriem ir tāda vēlme. Kad tālāk mēs skatāmies, protams, tā konceptuāli jau vairāk tos atbalsta veidus piedāvājam. Un par to summu varbūt mēs varam vienoties tā, ka šogad mēs ejam 500 eiro, nākamā gadā jau mēs ejam 600 eiro. Tad tā gradācijā kaut kādā veidā ejam priekšu. Tā summa gan jau būs politisks lēmums, lemjot par budžetu, bet... Man ir jautājums, kā ir, tādā Rīgā, man liekas, tur, lai tu saņemtu, tev jābūt gadu iepriekš deklarējies. Mums ir kaut kāda prasība, vai es varu piedeklarēties dienu pirms, jā? Man liekas, Rīga advers nav. Gadu noteikti nav. Šo varams, parasti, kādreiz man ir pieredze bijusi, ka varams vienmēr pasaka, ka mēs nedrīkstam arī piešķirot sociālo pakalpojumu, mēs vērtējam šodien, tagad, kad ir tā situācija. Mēs nevaram tur vērtēt pirms gada. Tas kriterijs ir to, ka vienu reizi var dabūt jau, ja viņš vienreiz izvēlās kādā. Atbildēja? Piekrītu Ingai, ka mums ir jādomā arī komplekss par šiem aizgādņiem un aizbildņiem. Mēs esam kritiskā situācijā, mēs esam valstī zemāko atalgojumu, bet man gribētos, tad, kad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma, iespējams, ka varbūt mēs varam integrēt arī šo jautājumu. Tur, manuprāt, gan jāparēķina, protams, kā tas ir cipariski, bet man liekas, ka būtu svētīgi šo atalgojumu gan pielīdzināt minimālajai algu šiem te procentiem. Jā, lai tad nav šīs te svārstības algu, redzam, mēs katru gadu mums mainās. Manuprāt, tas būs arī tāds solis piesaistei. Mums nevajadzētu visu laiku atgriezties, un mēs tomēr esam kad mēs nepasliktinamies ar katru gadu, tad tas arī ir, zinām, tāds ļoti smags, grūts un atbildīgs darbs. Un kad šis atalgojums būtu piesaistīts minimālai algai, un līdz ar to mēs katru gadu mainoties šai algu sistēmai, mēs
šis mūsu atalgojums, kas jums būs jāpiešķir, pēc tam viņš attiecīgi nebūtu jāmaina, un skaidri un konkrēti ir parādīts, noteikts un vispārējais. Un, manuprāt, arī cilvēki varētu tomēr, iespējams kaut kā vairāk par to būt informēti jau iepriekš. Kāpēc minimālajai algai, nevis vidējai? Jo katru gadu mainās vidējā alga. Minimālā var arī būt tā varētu būt diskusija, kurai algai mēs, bet mums vajadzētu, manuprāt, ņemt kaut kādu formulu, kam mēs esam piesaistīti. Es zinu, gan, ka Finanšu ministrijā aicina neko nepiesaistīt, bet tur dažādas tās pozīcijas. Bet tagad esošā situācija, viņa nav normāla, kad dienestiem strādājot, visticamāk arī pie šis jautājums, pie pēdējā jautājuma arī saskaras, kad, ja ir tiešām bērni jāatšķir no ģimenes, tā ir briesmīga situācija, kad dienestiem ir situācija, kad nav, kur bērniņu ievietot. Un tas ir traki tikai tādēļ vien, kad mums ir šī zemākā likme. Paldies par diskusiju, bet ņemot vērā dzirdēto, es tomēr gribētu saprast, vai mēs varētu vienoties ar kolēģiem, kas izstrādāja šo. Tad dzirdot arī, ka ir plāns palielināt 2 citus atbalstus, kas ir šajos saistošajos noteikumos represētajiem un Černobiļas seku likvidācijā iesaistītajiem un arī Audžu ģimenēm. Tie gan ir citi saistošie noteikumi. Es varu papildināt par represētajiem Černobiļas. Mēs esam plānojuši uz nākamo sēdi sagatavot grozījumus, kas ir šie paši saistošie noteikumi. Tad mēs varbūt varētu virzīties kompleksi. Uz oktobra beigās mums ir nākamā sēde, ka mēs varētu represētajiem černobilīšiem no 75 eiro pacelt uz 100 to vienreizējo pabalstu. Un cik saprotu, jums arī citi. Un tad būs otri vēl saistošie noteikumi par atbalstu Audžu ģimenēm, bērnu uzturam. Un tad līdz ar to konceptuāli varētu būt viena grozījuma saistošajos noteikos, ņemot vērā jūsu priekšlikumu, ka šodien mēs balsojam konceptuāli, nevis pa to konkrēto, iekļaujot viņu tajā nākotnes grozījumos. Ja citādi, tad mums vajadzētu vairāk. Mēs balsojam par 500 eiro pabalstu bērnu piedzīšanas. Jā. Ar vienu bez šiem 1-2 apakšpunktiem. Un no nākamā gada budžeta no 1. janvāra kopā ar tiem pārējiem 2 vismaz mēs zinām, un tad to nākamo un tad to pārējo Audžu ģimenes skatīties kontekstā to pārējo budžetu. Viņus nevar uztaisīt jau domas sēdi? Nepaspēs, vai ne? Nē, mēs nepaspējam. Nav jau svarīgi, oktobrs vai novembris galvenais. Ir vēl tā, ka mums jau ir, lai mēs virzītu uz soc komiteju nākamo, mums vajag vienmēr iedzīvotāju viedokli. Tad mēs šobrīd ar jums saskaņojam, ka mēs virzamies šādi. Mēs tagad sagatavosim tos grozījumus, palaidīsim iedzīvotāju apspriešanā, savāksim viņu viedokli, ja būs. Un tad... Pateikt, tad tieši summa, tad mēs 100 represētiem un černobiliešiem. Tajos grozījumos arī tas ies, tur jau tas arī tā būs uzrakstīts. 100, jā. 100 un būtu 500 būs šeit. Un tad būtu viens saprotams. Paldies. Tad mēs konceptuāli varam atbalstīt. Tā virzamies, tad mēs, tas, ko mēs darām, mēs tad lūdzam sociālajiem dienestam tad izstrādāt pilnošo versiju, izsludināt arī sabiedriskai apspriešanai, un to tad mēs precizējam to lēmumu projektu. Konceptuāli tātad atbalsts ir, un uz nākamo tad mēnesi pilno saistošos noteikumus ar tiem citiem atbalstiem, un tur ir arī kaut kādi citi tehniski grozījumi vajadzīgi, ja? Jā. Ok. Tā. Un par to mums arī tā, tad mēs precizējam, ka mēs tādu nebalsojam par konkrēto versiju, bet balsojam konceptuāli par 500 eiro par uzdevumu sociālajiem dienestam, kas protokolā jau ir atspoguļots, tātad es jau to atkārtoju. Tad balsojam. Izņemot mani. Es pat neatvēru. Tur laikam. Tā, 8 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts.
Tā, nākamais ir par Cēsu novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Inga Kārkliņa ziņo, lūdzu. Jā, ņemot vērā, kad ir Cēsu novada bērntiesā jauna priekšsēdētāja, tad ir nepieciešams izdarīt grozījumus nolikumā un iecelt Kristīnu Bergu par darba grupas dalībnieci. Un vairāk arī pārējie punkti paliek negrozīti. Kas šobrīd aktuāls šajā darba grupā ir? Šobrīd aktuāli pēdējā darba grupā mēs bijām uzaicinājuši valsts policijas prevences grupu, lai saprastu, ko viņi dara mūsu novada teritorijā un kāda ir situācija ar atkarības izraisošajām vielām un atkarības problemātiku. Tad viņi mūs informēja par to, ka mēs esam diezgan līdzīgā situācijā ar apkārt esošajām pašvaldībām. Cipariski man viņi nepateica, ļoti gribēju saprast, ir labi, ir slikti vai ir ļoti, ļoti traki, bet to viņi man tā kā neapstiprināja. Kad esot līdzvērtīgās pozīcijās, tad informēja mūs par to, kad viņi iet ar reidiem ar suņiem, ja piesaka izglītības iestādes reidos izglītības iestādēs un pārbauda jauniešus uz šīm vielām dažādām, ko ienes izglītības iestādē, kā arī, ja ir nepieciešamība, tad mēs varam aicināt viņus uz dažādām izglītojošām lekcijām, kas, diemžēl, viņiem valsts policijā finansējums un iespējas samazinās, par ko droši vien mums nākotnē jādomā, kā mēs šo varēsim valstiski un pašvaldībā aizpildīt, ka viņi vairāk nevarēs tik plaši preventīvi darboties ar izglītības iestādēm. Un vēl mēs izrunājām to, ka mums Vecpiebalgas pusē ir aktuāli šie atkarību vielu gadījumi smagi, kur jaunieši ir nogādāti arī slimnīcā un pēdējie 2-3 gadījumi, laikam, ja pareizi atceros, kur jau ir konstatēts slimnīcā, kad ir tās narkotiskās vielas nepilngadīgiem bērniem. Un tad mēs pārnājām tādas aktuālās ikdienas lietas, kā mēs darām. Tad viņi mūs rosināja, ka mēs zinām, kā visi sabiedrībā zinām, kur ir tās vietas, tad zvanam uz policiju, informējam tur tagad, tūlīt, kad lai tad brauc ekipāžu. Paldies! Vai par sastāvu ir kādi jautājumi, komentāri? Vienkārši minēja par šo te Piebalgas puses esošo aktualitāti, kas ir izkristalizējusies. Tur ir kaut kāds konkrēts arī darbības, ir uzsākt procesi. Taču droši nemācīšu atbildēt policijai. Var saprast, kas ir piegādātājs un tāds, man liekas. Es nemācīšu atbildēt, bet... Jā, nonākuši slimnīcā, tad jau tur kāds process. Jā, tur ir lietas, es domāju, ka ierosināts, ja bija jau, ja slimnīcā un konstatēts. Lai tad turpinās darbs, lai nav tikai tā, kad konstatēja faktu, ir nonākuši jauniešu slimnīcās un viss. Bet svarīgi, valstī procedūra, ja slimnīcā sadarbība ar attiecīgiem dienestiem. Kur viņi teica, bet vienā vietā viņi bija kaut kādu atraduši un tā kā arī apcietinājuši to izplatītāju. Tas nebija Vecpiebalgā. Tas bija kaut kur citur. Jā. Paldies. Jā, kaut kur Madonas putā, jā. Paldies par ziņojumu. Ja komentāri jautājumi nav, atveru balsošanu par papildinātā, tad komitejas sastāvu un nolikumu. Jāni? Plūmjāns. Viss ir 8 par, pret nav atturās, lēmums pieņems. Paldies. Un tad trešais ir pašvaldības prezentācija par sociālā dienas prezentāciju par informāciju par vardarbības gadījumiem un atbalstu no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām. Arī sociālā dienesta komanda tad ziņos un ir arī pievienot prezentāciju. Lūdzu, vārds jums. Jā, labdien! Es jums sniegšu informāciju, kas ir sociālā dienesta rīcībā saistībā ar vardarbības gadījumiem un ar vardarbībā cietušām un ar vardarbību veikušām personām. Jā,
Tātad vardarbība tā ir pretiesiska darbība, noziedzīgs nodarījums, eksploatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai kādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības. Un tipiskākie vardarbības veidi, kā jūs redzat, ir fiziska, seksuāla, emocionāla, ekonomiska un vardarbīga kontrole. Mazliet par to, kādā veidā sociālā dienestā nonāk informācija par šādiem gadījumiem. Tātad pamatā to mēs saņemam no valsts un pašvaldību policijas. Tie ir šie ziņojumi, un šeit ir redzams pēdējos 3 gados, kāda ir bijusi šī tendence. Protams, šie ziņojumi tiek saņemti par nepilngadīgajiem, par ierosinātajiem kaut kādu jautājumu saistībā ar kriminālu procesiem. Viņi tiek saņemti par konfliktiem ģimenēs. Un dažādi pieprasījumi, tieši kriminālu procesos. Protams, katrs ziņojums tiek pārbaudīts, bet ne visi ziņojumi tātad. Būtībā ne visur notiek sociālā dienesta iesaiste, jo mēs izvērtējam to situāciju un saprotam, vai šī rīcība tālākā no mūsu puses un šī sadarbība ar šo ģimeni turpināsies vai neturpināsies. Ļoti bieži ģimenes jau savus konfliktus ir nolīdzinājušas un ir iestājies medus mēnesis, un mūsu iejaukšanās faktiski nesanāk un būtībā nav nepieciešama varbūt līdz nākamajai reizēm. Vai varētu tālāk nākošo slaidu lūdzu? Neiet. Reku, tu man var skatīties. Deputātiem pieeja. Jums ir tālāk. Šis slaids runā par to, cik mums ir oficiāli, ko mēs varam teikt, bērni, kas ir cietuši no vardarbības un kuri ir saņēmuši atbalstu. Tātad sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vai nu dzīvesvietā vai institūcijā. Un šeit ir šie dati atspoguļotie pēdējos 3 gados. Un kā jūs redzat, ka pamatā visvairāk bērni cieši tieši ģimenē. Tas ir lielākais procentuāli šis skaits, un ārpus ģimenes šis rādītājs varbūt nebūtu tik liels. Tie būtu gadījumi, kur bērni cieši varbūt no vienaudžiem vai, teiksim, kaut kādi tādi īpaši gadījumi no svešiem cilvēkiem. Bet pamatā vardarbības veicējs ir visbiežākajās situācijās ir tētis vai patēvs. Bieži ir arī abi vecāki, īpaši vecāku strīdnieku ģimenēs, kur notiek, un vai arī cits ģimenē ienākošs cilvēks, kā dažkārt mēdz būt, kad partneri mainās. Tātad dzīvesvietā, tad lielākoties bērnu rehabilitācija notiek dzīvesvietā. Tas nozīmē, ka bērns dzīvo mājās un saņem psihologu konsultācijas. Bet ir atsevišķas situācijas, kad mums ir nepieciešams bērnus ievietot institūcijās, tad, kad viņa drošība ir apdraudēta. Un šeit ir atspoguļot dati, cik daudz bērni ir bijuši ievietoti institūcijās. Tātad institūcijā mēs ievietojam uz 30 dienām, kur tiek sniegts tāds komplekss atbalsts, un šo atbalstu saņemšanu var pagarināt līdz 60 dienām. Nākošais varētu, aizgāja laikam viens pa priekšu, par pilngadīgām personām tā informācija, cik atbalstu ir saņēmuši, tātad šeit jums ir atspoguļota. Tātad šeit arī, protams, lai šo atbalstu varētu saņemt, tā ir cilvēka brīvprātīga izvēle, vai viņš piekrīt un saskat to kā vardarbību un ir gatavs kaut ko darīt un saņemt šo te rehabilitācijas pakalpojumu. Un šī pamatā arī šī gadījumā tātad pilngadīgās personas ir cietuši ģimenē un lielākais procents vardarbības veicēji ir tieši partneri, vīrs vai partneris, un visu šajos 3 gados šīs cietušās ir sievietes. Vardarbībā cietušās. Es tikai papildinu.
Jā. Drīkst uzdot jautājumu. Vienkārši Paldies. lūdzu. Jā. Jūs minat tātad attiecīgi gan bērniem, gan tagad arī pieaugušie, cik ir tātad cietušie attiecīgi ģimenē un ārpus ģimenes un saņem šos te rehabilitāciju. Visur ir vienāds skaits, vai ir arī tādi, kas nesaņem, kas atsakās, jo tas mums neparādās. Visur ir tā, cik ir cietušie, tik ir saņēmušie, bet minējāt, kad ir tādi, kas arī kaut kādu apstākļu dēļ nevēlas saņemt, cik tādi mums ir ziņojumiem. Jā, to var tā kā salīdzināt, jā, pēc ziņojumiem. Viņi sākumā ir tie policijas ziņojumi mums, un uz rehabilitāciju aiziet, man liekas, ļoti, es nezinu, 5%. Nē, nu tas ir... No viņi paši nevēlas. Jā, nu te var piebilst vēl to, ka tādas, teiksim, šī vardarbība, kas notiek ģimenēs, nevienmēr uz visiem cilvēkiem atstāja traumatisku pieredzi. Ja? Un rehabilitācijā iet tie cilvēki, kas izjūt šo traumu kaut kādā veidā psiholoģiski, viņam ir grūtības dzīvot, viņam nav kur vairs dzīvot, viņš grib aizmukt, ja, un tā tālāk. Bet ir daudzi, kas šādā vardarbīgās situācijas var uzskatīt par tādām normālām, ja, un viņi šo te traumas sajūtu, tā kā, šo pieredzi nav tā kā nepiedzīvot tā, lai saņemtu rehabilitāciju, un tādēļ arī, tā kā atsakās, ja. Jā, tas ir tāds, bet, pieaugušiem cilvēkiem tā ir viņu izvēle, un, protams, pie psihologa. Jā, pieaugušiem ir izvēle, bet bērni, ja ir cietuši, tad jūs taču tur neeksistē. Tu vēlēs, nevēlēs tur jūs jā, tas pakalpojumu klāsts te arī ir diezgan liels pieaugušām, pilngadīgām personām. Tātad tās ir vai 10 konsultācijas dzīves vietā, un tās var palielināt uz 20. Mēs vērtējam, mums ir speciāls novērtējuma veidlaps, tāds maraka anketas, un ir īpaši bīstamības novērtēšanas anketas. Un dažkārt cilvēki, kuri atbilst, kur šī izvērtēšana parāda īpaši augstu bīstamības risku, tad pastāv šīs iespējas konsultācijas saņemt līdz 180 konsultācijām, saņemt tā skaitā arī krīzes dzīvokļu pakalpojumu, ja tas ir nepieciešams, vai atbalsta personas pakalpojumu, dzīvojot krīžu dzīvoklī, ja, tad tas atbalsta mehānisms ir pietiekoši liels. Jā, nākamais slaids ir par vardarbību veikušajām personām. Protams, mūsu darbs ietver arī šo. Pamatā vardarbību veikušās personas sociālo rehabilitāciju, tā saucamo vardarbības mazināšanas programmu, iziet, tas ir tā kā pamatoties uz tiesas vai tiesneša lēmumu. Sociālais dienests pieņem lēmums par kādu klientu iesaisti šajā programmā tādos gadījumos, kad cilvēks pats tā kā atzīst, jā, es nespēju kontrolēt dusmas, nespēju kaut kādās situācijās tikt galā, un es esmu tā kā ar mieru kaut ko darīt tās situācijas novēršanā. Un tādējādi šie ir lēmumi, kas ir pieņemti tieši sociālajā dienestā, un mēs organizējam arī grupas. Mums Pārgaujā darbojas šāda atbalsta grupa vardarbību veikušām personām, un tas ir ļoti efektīvs, būtībā arī tāds mazliet preventīvs darbs, jā, jo tas tomēr ir pirms tā vardarbība ir notikusi. Jā. Mēs varam iet tālāk, lūdzu. Jā, tāds būtisks jautājums, ar ko mums nāks saskarties sociālajā dienestā, ir vecāku strīdnieku lietas, kas visbiežāk arī ir saistītas ar šo te sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu parasti bērniem. Tas ir lietas, kad vecāki nevar mierīgi pārtraukt savu kopdzīvi, kad tiek veikts dažādas manipulācijas ar bērniem, par bērnu dzīvesvietas noteikšanu, par saskarsmes noteikšanu, un tas ilgs dažkārt gadiem, un no tā, protams, visi cieši bērni.
Un mums šobrīd ģimeņu nodaļā ir 18 šādas vecāku strīdnieku lietas, un tas, kurās tiek iesaistīts daudz un dažādas institūcijas un advokāti, kas prasa, tas liek aizdomāties par to, cik būtiski ir, prast veidot attiecības. Jā, nākamajā slaidā mums ir uzlikta informācija, kā tas izskatās pieaugšo atbalstu nodaļā, un pieaugšo atbalstu nodaļa strādā ar ģimenēm, kurās nav bērni. Tur izskatās tā, kad ir saņemti 23 policijas ziņojumi, un ir arī personas, kuras pašas ir griežušās pēc palīdzības dienestā. Gan, jā. Un sniegt sociālā darbinieka konsultācijas ir 48, dažām tikai pirmreizēja konsultācija, jau, kā es minēju sākumā, un tālāk tā sadarbība neturpinās. Un sociālais darbs, ja persona ir piekritusi sadarbībai, tika veikts ar 7 personām, sociālās rehabilitācijas pakalpojums piešķirts 2, uz vardarbības mazināšanas programmu nosūtīts 3 personas, un krīzes dzīvokļu pakalpojums piešķirts 1 personai. Protams, mēs daudz izmantojam arī starpinstitucionālās sadarbības, ir Labklājības ministrijas izstrādāti algoritmi, kādā veidā mums ir institūcijām jāsadarbojas bāriņtiesai, sociālam dienestam, ārstniecības iestādēm un valsts un pašvaldību policijai. Bet es atvainojos, šie dati ir par šo gadu jau? Ja tur ir 25. dažiem, visi par šo gadu. Tikai 25. gads šajā, bet tas ir pilngadīgo nodaļu, tur nav ģimeņu. Jā, tad ko mēs darām? Jā, tad mums ir pirmreizēja konsultācija, kad mēs satiekamies ar ģimeni vai dzīvesvietā, vai tas ir kabinetā, un noskaidrojam, protams, situāciju, un ja konstatējam problēmas, tad informējam par to risināšanas iespējām, aicinām uz dienestu, lai saņemtu sociālo atbalstu. Izvērtējam riskus, kā jau es minēju, gan izmantojot šo Maroka anketu, gan īpaši bīstamības, gan izvērtējam vispār ģimenē riskus attiecībā gan uz, protams, mēs skatāmies arī uz to, kā šīs, piemēram, vecāks konfliktējušās attiecības ietekmē vai neietekmē bērnus, jā, un cik daudz viņi cieši no konfliktiem. Informējam par pagaidu tiesisko aizsardzību, informējam par mediācijas pakalpojumu un palīdzam dažkārt arī praktiski nonākt līdz šim pakalpojumam. Protams, runājot par tiem datiem, kas bija pirmajā slaidā, kur bija daudz tie policijas ziņojumi, mēs vēl izmantojam arī savu sociālā dienesta psihologu pakalpojumus un atsevišķos gadījumos, kad sajūtam, kad nebūtu nepieciešamība pēc šīs sociālās rehabilitācijas programmas, bet līdz tai vēl tā kā ir jāiet, jā, lai varētu rehabilitēties, un sniedzam šo te atbalstu, izmantojot mūsu sociālā dienestā esošos psihologus. Jā, labākais ir tas, ja klients ģimene piekrīt sadarbībā ar sociālo darbinieku, tad mēs varam uzsākt sociālo darbu, mēs varam veikt šo te situācijas izpēti, mēs varam apzināt klienta resursus, izstrādāt atbalsta plānu, vienoties par tām darbībām, kādā veidā mēs mēģināsim uzlabot kopīgiem spēkiem šo te situāciju. Ja nepieciešams arī domājam par sociālās palīdzības, par tādu sociālās palīdzības piešķiršanu. Jā, un kā es minēju, starpinstitūciju sanāksme, tā ir viena ļoti būtiska lieta, jebkurā gadījumā, un īpaši vardarbības gadījumos, un šīs starpinstitūciju sanāksmes dažkārt notiek arī ar probācijas dienestu iesaistot, un mēs vienojamies par to, ko katra institūcija tā kā darīs, lai varētu atbalstīt un palīdzēt un mazināt šos te riskus šajā ģimenē. Tas, ko mēs vēl darām, mēs vecākus aicinām iesaistīties izglītojušās atbalsta grupās, piemēram, kā ceļvedis audzinot pusaudzi vai vecāku izglītības programmas.
Tad mēs, jā, kā es jau minēju, organizējam šīs te vardarbīgas uzvedības mazināšanas grupas un piešķiram un izvērtējam krīzes dzīvokļu vai krīzes centra pakalpojumus. Jā, tad būtisks sasniegums tādā vardarbības prevences jomā mums ir pagājušā gada nogalē apstiprinātais Cēsu novadu bērnu seksuālās izmantošanas novēršanas prevencijas plāns, kas ir izstrādāts uz 3 gadiem, un tas ir tāds būtisks dokuments, kuru mēs varam tagad realizēt, jā. Nu tā, varbūt kādi jautājumi? Paldies jums tiešām par to, ka paldies sociālajiem dienestam un tā ekspertiem tiešām par to plašo darbu vardarbības gadījumu novēršanā un atbalsta sniegšanā. Ja man liekas, tas noteikti svarīgi arī tagad kontekstā ar to, kas notiek un par ko notiek diskusijas valstī. Kas varbūt ir tie, ko es minētu, te, protams, nav visaptvaroši visi, tā teikt, mūsu valstī esošie pakalpojumi. Kas varbūt ir tas, kas mums tā kā pietrūkst, kas varbūt mūsu pusē nav, netiek piedāvāts, vai ir kaut kas tāds, ko es teicu, kādu speciālistu papildus blokus, ko varbūt nevar atrast, vai kas cits. Vai šis ir tas pamatgrozs, kā mēs varētu teikt, ka tas palīdz mums risināt šo jautājumu? Protams, ka mums ir nepietiekošs psihologs šobrīd, lai varētu tā kā, aptvert plašāku loku. Mums ir rindas uz psihologu pakalpojumiem, arī uz ārpakalpojumu rindas, bet dažkārt strādājot ar cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības, ir ļoti būtiski, lai tā nebūtu, lai tās būtu dažādas metodas, lai tās būtu, piemēram, mākslas terapijas, lai tās būtu smilšu spēļu terapijas, ne tikai, teiksim, šī psiholoģiskā konsultēšana. Jā, tā kā ir svarīgi, un dažkārt ir nepieciešams psihoterapijas un tādi atbalsta pasākumi. Kas vēl tāds? Pats svarīgākais. Šobrīd mums ir novadā izveidots viens krīzes dzīvoklis, kuru mums vajadzētu uzlabot, un lai viņš būtu tāds, viņš nav līdz šim neremontēts. Mēs vienkārši paņēmām vienu pašvaldības dzīvokli, un ko mēs esam varējuši, to mēs esam tā kā savākuši tajā dzīvoklī. Tur droša vide un pamatlietas ir nodrošināts. Bet varbūt jādomā, kā to uzlabot, to dzīvokļu izskatu un to kvalitāti. Šobrīd mums ir viena sieviete izmantojusi šo dzīvokli 2 vai 3 mēnešus, bet tas bija ļoti vērtīgi, ka viņai bija iespēja saņemt šo drošo vidi un tikt ārā no tām attiecībām uz kaut kādu laiku. Tagad situācija tāda, kad ar visu sociālo darbinieku atbalstu gan vardarbīgu veikušam, gan cietušam, viņi atgriezās savās attiecībās. Un mēs tur ļoti tāda apdraudoša situācija. Mēs iesaistījām valsts policiju un organizējām no mūsu puses to stīzu grupu. Šobrīd viņi vēl joprojām dzīvo abi kopā, tā kā mēs nevaram, mēs ļoti daudz sniedzam tiem cilvēkiem, bet tā ir viņa izvēle, izvērtēt riskus, kas ir viņu attiecībās. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir noteikti vajadzīgs sociālā dienestā vēl viens psihologs, kurš, diemžēl, nepiesakās un nezinu, vai viņš pieteiksies, bet arī vispār novadā šie psihologi, kas var sniegt šo valsts atbalstu vardarbību cietušiem, vardarbību veikušiem, tie ir speciāli apmācīti psihologi. Viņu nav daudz. Mums arī valstī ir ierobežot šis tā kā resurs, un kā mēs arī parasti runājam, to psihologu vajag rīt vai parīt, bet rindas ir 2-3 mēneši. Tā ir dzīves realitāte. Un tad bieži vien ir tas, kad draugs ir klāt ar ziedu pušķi labākā gadījumā vai sliktākajā ar pudeli, un viss tas atgriežas apkārt, sākās medusmēnesis, un atkal mēs esam nonākuši pie kārtējās situācijas. Tā, diemžēl, ir dzīves realitāte, bet mēs katrā situācijā, ko saņemam šo ziņojumu no valsts policijas vai pašvaldības policijas, mēs ejam dzīves vietā. Ja mēs netiekam klāt, tad mēs dažkārt zvanam
vairāk reizes pat zvanam, jo ir situācijas, kad neceļ tos telefonus un mēģinam stāstīt vairāk kārtīgi, atkārtot, kur var saņemt palīdzību, kādi ir šie pagaidu aizsardzības mehānismi, ko var iesniegt, iedodam līdzi veidlapas un tā mēģinam strādāt. Bet ir pozitīvie gadījumi arī. Jūs arī minējāt to starpinstitūciju sadarbību vai obligāto starpinstitūciju sadarbību un preventīvos pasākumus. Tajos pēdējos gados, vai es pareizi saprotu, ka šie pasākumi, kur daļa ir obligāti jāveic pašvaldībām un sadarbībā ar šīm institūcijām, tie ir tie, kas nāk arī no tās skaļās Stambulas konvencijas, no tām prasībām, ko mēs pārņemam arī starptautiski un no tiem pēdējo gadu nacionālajiem likumiem, kas ir radīti, lai gan tajā seksuālās aizsardzības jomā, gan Daļēji man gribās teikt, ka mēs kā CESIS bijām ļoti pirms Stambulas konvencijas apstiprināšanas, jau mēs bijām, mums bija tāds projekts Soli tuvāk, kur jau mēs aktīvi līdzdarbojāmies un bijām ar iekšlietu ministriju. Mēs jau bijām gatavi, mēs jau bijām aprobējuši tās Maraka anketas ar visām valsts policijām un pašvaldības policijām izstrādājuši, piedalījušies arī tās ziņojuma izstrādāšanā, ko mēs šobrīd saņemam no policijas. Un mēs jau tā strādājām vairākus gadus, ko mēs pēc Stambulas konvencijas, kad stājās šiem MK noteikumi spēkā, pagājušā gadā izveidojām šo krīzes dzīvokli, kas mums nebija pašvaldībā, un kur tur arī valsts atbalstu, un ja ir nepieciešams, tad tā drošā vieta ir. Un sakiet, un tā starp institūciju sadarbība, kā jūs to vērtējat? Gan ar valsts iestādēm, gan spēļau ir kaut kādas nevalstiskās organizācijas, kas palīdz. Cik tā ir laba, efektīva, kā jūs tās? Mums ir tā, es varu izstāstīt, ko es jau stāstīju par to pēdējo, kas mums ir tāds, mēs parasti tādas sasaucam, kad ir augstie riski. No mūsu puses, kad mēs redzam, kad vairāk kārtīgi šajā situācijā mēs vairāk kārtīgi valsts policijai rakstījām, zvanījām un nekas nenotika. Tad darbiniece bija gatava darboties un sasaucām šo sanāksmi. Protams, tas ir ļoti vērtīgi, jo beigās izrādās, ka katrā pusē ir kaut kāda informācija, bet visu nezina. Un tad, kad ir šāda grupa, tad nāk visas iesaistītās puses, probācija, valsts policija, pašvaldības policija, un tad visi izstāst, kas kuram ir zināms, un tad jau tas lauks tiek, pavarās plašāks. Tas ir svarīgi saprast, kas kuram ir, un tad mēs varam saprot, ko mēs tālāk darām. Paldies par atbildi. Bet ja jūs vērtētu tā kā laba, ja tās gan ar pašvaldības, gan valsts policiju, un tā izpratnē. Viennozīmīgi. Ar pašvaldības policiju mums ir ļoti laba sadarbība tādā ziņā, kad mēs saņemam šos ziņojumus. Mums ir draugs, kuram mēs piezvanam un kurš mums nāk līdzi uz ģimeni, uz māju. Ja mēs redzam tajā ziņojumā, ka tur ir kaut kādi riski, apdraudējums darbiniekam. Jo, neslēpšu, tie vīrieši kungi ir stipri spēcīgāki par sievietēm, sociālajām darbiniecēm. Un ir arī bijušas situācijas, kad paceļ cirvi un parāda ka tūlīt pazūd no mana pagalma, tad labi, ka spēja noreaģēt. Tad šobrīd darbinieki iet kopā, pašvaldības policijas darbinieki. Paldies par atbildēm un ieskatu, lūdzu, Elīna. Jūs jau iesākāt tikko šo sarunu par tiem vardarbības nesējiem, veicējiem. Un tad jūsu prezentācija arī ir minēts tātad darbs ar vardarbību veikušajiem. Tātad šī gadā viņš jau ir pārsniedzis iepriekšējā gada līmeni. Kādi ir rīki? To jau jūs minējāt, ka viss kaut kas var būt. Tur ir vairāk riski nekā skaidrs atbildes. Un vai šajā darbā, jo tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti būtiski viena lieta ir, ko mēs arī ļoti daudz sabiedrībā runājam, par cietušo atbalstu, par cietušajiem sniegtajām palīdzībām, bet mums jau ir jāsaprot, ka tas varmāk, ja mēs nedaram neko ar viņu vai palaižam, tad varbūt kaut kādā pašplūsmā, tik labi viņš aiziet nākamajā ģimenē, viņš to turpina, un tā mēs varam audzēt tos cietušos.
kā jūs to veicat, un varbūt tās tur vēl ir vajadzīgi papildus kaut kāds jums atbalsts, lai jūs šo darbu tiešām varat vēl vairāk, jo tā tendence parādās, ka jūs, viņa ir ļoti pozitīva, ka jūs vairāk spējat strādāt ar tieši to otru pusi arī dzen. Un līdz ar to varbūt tās mazināt tās iespējas, kad tomēr mazinās šī varmācība attiecīgajā ģimenē. Man gribās teikt paldies, ka mums ir iespēja apdrošināt sociālos darbiniekus un arī ir veselības apdrošināšana darbiniekiem, un arī nelaimes gadījumos. Tas ir paldies par to, un paldies Dievam, ka mums nekas tāds nav noticis, ka visi ir sveiki un veseli un ir tikai kaut kādi suņu kodieni un riepas pārkostas un kaut kas tam līdzīgs. Bet man jau liekas, ka tas viens cipars ir tas, kad tie jaunie varmākas, kas ir gados jaunāki, viņi ir gatavi. Jā, viņi ir gatavi kaut ko mainīt, viņi ir gatavi mācīties. Tie iedzīvotāji, kuri ir gados vecāki un viņiem ir atkarības problēmas, tādas ilgušas un jau ilgstošas, tad ar tiem ir grūtāk to kontaktu nodibināt un strādāt. Bet es tagad, pavērojot tos nosūtījumus, kas nāk uz to atbalsta grupu vai uz individuālām konsultācijām vardarbības mazināšanā, tur ir gados jaunāki vīrieši lielākoties, vai ne? Jā. Tu varbūt vari mani papildināt. Ja viens ir labprātīgie, kas aiziet no mums, tie ir labprātīgie, bet ir jau viena tāda grupa arī, kas iet no ar tiesas spriedumu uzliek mācīties. Tas ir tāds liels motivēšanas darbs, un arī tas, ka pēdējā grupā mums ir atsaucīgi daži pat pārieti, kas ir ļoti tā kā svarīgi un būtiski. Tā kā tas ir pamatā motivācijas darbs, un arī vēl tas dažkārt, kad vāriņties ir iejauksies un ir kaut kāds jautājums par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu, un tad arī, tā kā vecāki, kas apzinās, ka viņi nevēlās, lai viņu bērniem nebūtu vecāki, kaut ko sāk darīt. Sakiet, pirms es Atim dodu vārdu, tur bija tas slaids par to vecāku strīdnieku lietām, bet kāda tieši ir, kā jūs uzzināt? Ir jau valstī arī tā tiesvedība mediātoru process, kurā brīdī jūs parādaties, tad tā ir tāda pašiniciatīva, vai tur reāli ir arī kaut kā cita? Pamatā tas ir, varbūt vairāk gadījumu skaits būs tieši informācija nāk no bāriņtiesas, jo vecāki iet uz bāriņtiesu savu saskarsmes tiesības īstenot, tā kā, lai to strīdu konfliktu par saskarsmes tiesībām risinātu institūcija. Un attiecīgi bāriņtiesa tad sniedz mums šo informāciju. Un otrs ir, kad vecāku tiesvedībā ir ieinteresēti izmantot šos te nosūtījumus uz sociālās rehabilitācijas programmām, kā tādus dokumentus, lai panāktu sev tā kā labvēlīgu rezultātu bērnu saskarsmes tiesību vai dzīvesvietas noteikšanā. Jā, protams, šie procesi ilgst ilgi, mums ir 7 gadi ir un ļoti traumatizējoši bērnam pie neskaitāmiem psihologiem, kuru vecāki paši ir gatavi savus bērnus vadāt. Paldies, Ati. Tas, kas attiec uz saņemtajiem ziņojumiem, tā statistika ir pieaugoša. Un tas mans jautājums, ar ko tas ir skaidrojams? Vai tas ir skaidrojams ar to, ka sabiedrība ir vairāk izglītota, vairāk uzticās, vai tas ir skaidrojams ar vardarbības pieaugumu? Kā jūs to vērtētu? Tas ir viens. Otrs jautājums pie reizes ir par nepilngadīgām personām, kas saņēmuši atbalstu un cietuši ārpus ģimenes, un man tie cipari likās mazi. Varbūt tas ir labi, ka mazi, bet un tad es aizdomājos, kurā brīdī no skolas lieta kļūst par jūsu lietu, tādai
izpratnē, jā, jo visticamāk jau skolās tie vardarbības gadījumi ir vairāki. Un kurš ir brīdis, kad jūs iesaistāties? Un visbeidzot, man ir jautājums par seksuālās izmantošanas prevencijas plānu. Vai ir izdevies to pakalpojumu iepirkt, tavs mentoru pakalpojums, vai ir jaunieši, kas to izmanto? Mēģināšu atcerēties, atbildēt. Es varu sākšu pēdējo. Jā, mentoru pakalpojumus mēs iepērkam. Šobrīd mentoru pakalpojumi nodrošināti 7 jauniešiem, un šobrīd 4 ir nosūtīti, kur tā kā oktobrī uzsāk šo pakalpojumu sniegšanu. Tas ir par mentoriem no 11 līdz 18 gadu vecumam bērniem. Jā, tā prevences plāna ietveros. Un, tas ir tas. Tad bija jautājums par ziņojumu pieaugumu. Es domāju, ka cilvēki varbūt vairāk izvēlās runāt par vardarbību, atpazīst to, un šie gadījumi un uzdrošinās tā kā iesaistīt institūcijas, un runāt par to un izrauties no tā. Tas ir pozitīvi, ka policijai ir tas pienākums par katru ģimenes konfliktu ziņot sociālam dienestam, tad mēs katru, kur ir bērns, ģimene ar bērniem, katru situāciju paskatāmies un pārbaudam, kā tur ir. Par skolām. Skolām runājot, ir tā, ka dažkārt skolas vai tā informācija var nākt no skolas un var nākt no policijas. Un no skolas atnāk, kad ir bijis kāda konflikta situācija starp vienaudžiem, kur ir ierosināta lieta, kur kāds ir no vecākiem gājis uz policiju un ir ierosināta lieta. Un tā mums nonāk šī informācija. Pie mums, un tad mēs... Nē. Mums jau ir gribētu, lai sanāk, tā kā tāda preventīvāk jūs redzat, jūs tā tikai tad, kad ir lietas tādas, tad ne. Tie gadījumi ir ļoti, ļoti maz skolas, mums ziņo ļoti, ļoti reti, jā, par to, ka notiek, jā, vairāk ir uzvedības grūtības, bet, tā kā... To mēs redzam no Cik gadiem bija, tad ir septembrī, kad ir nav tad ir arī sešumēni, tā arī tās skolas dzīves, aiviņu iznākšana pie institūcijām ir tā kā tik un tā kā nomapakā. Skolās pieaugot šiem papildu speciālistiem, sociālai darbinieki, mūsu dienests ar viņiem strādā, es domāju, tur jau lēnām arī mēģina ieraudzīt, bet jā, šobrīd tas stāsts ir tikai par tiem smagiem gadījumiem, ko jūs daļu uzzināt obligātā kārtā un daļu jūs speciālisti visā pašvaldībā. Es gribētu teikt, ka līdz mums nevajadzētu visiem atnākt. Skolām būtu jābūt gatavām risināt šīs situācijas pašām izglītības iestādes ietveros. Tādēļ arī ģimeņu atbalsta nodaļā ar izglītības pārvaldes atbalsta personālu un izglītības iestāžu personālu mēs esam no pagājušā gada iedibinājuši tādas atsevišķas mazās sadarbības grupas pie izglītības iestādēm, kur mēs jau ejam cauri tām situācijām, ne tieši vārdos uzvārdos individuālām, bet vispārīgām, kāda ir problemātika, ko ar to darīt, izglītojam viens otru un saprotam, kā tālāk risināt. Līdz mums vajadzētu būt tā, kad atnāk sarežģītās situācijas, kad tā arī ir, kad viņas atnāk līdz mums. Es negribētu teikt, droši vien ir kaut kas, ko viņi noklusē, bet visam nevajag atnākt līdz mums. Un arī vienmēr nevajag saukt policiju pirmajā situācijā. Vajag cieņpilni izrunāties ar bērnu, ar vecākiem un saprast, kas tur notiek un kā mēs varam palīdzēt tajā mirklī. Paldies. Čanet? Jā, paldies par ziņojumu. Es gribētu nākošās reizē, kad mēs runājam par vardarbību, lai arī piedalītos pašvaldības policija šeit. Jo pašvaldības policija ir tā, kas saņem izsaukumu pirmie, viņi varētu dot objektīvāku, precīzāku skatījumu. Sociāla dienas jau ir nākošais posms. Arī, lai justu, ka tā problēma valstī, pašvaldībā ir arī saistoša pašvaldības policija citiem darbiniekiem. Ka tas nav tikai sociālais
sociālajiem darbinieks, kurš tagad visu streips uz upu ārā. Tā zupa sākās jau, problēma sākās jau ar izsaukumu pirmais pašais policija, aizbrauc fiksē, un tālāk jau ir sociālais dienas. Tas ir numur 1. Otrs variants par tiem ziņojumiem skaits. Mēs pagājušajā reizē, kad runājām, jūs teicāt, ka pašlīdz policija ir iesniegusi tikai 1 ziņojumu. Jā, mums 99% ir no valsts policijas. Tagad, man liekas, bija vēl kaut kāds 2 vai 3 šobrīd. Tāpēc es gribēju, tāpēc es atcerējos iepriekšējo ziņojumu, ko jūs stāstījāt pagājušais, kad bija sociālajā komitejā. Un tāpēc arī gribēju, ka, lai pašlīdz policija ir klātesoša un zinoša, ka 2 tikai ziņojumi no tagad 128. Elita man tagad papildināja 20. Tas ir uz to kopējo skaitu, tas ļoti maz. Un ja tas nebūs pateikts, ka pašreiz policija, tas ir arī saistoša vardarbība cīņa ar šo vandāliem, varmākām, tas arī bija no mums jābūt. Un tas, ka tie ziņojumi skaits ir, piemēram, 17, 18 mēnesī, un tas nav daudz. Tas nozīmē to, ka tas ir tikai, mēs redzam tikai aizberga augšņu, jo, piemēram, es atceros vecā dienestā, kas strādāja, ja vidēji gadā ir 600-500 ģimenes strīdi skandāli, 500-600 skandāli ģimenes strīdi, tad atnāko tikai 128-200 ziņojumi, un tas nozīmē to, ka arī valsts policija un pašreiz policija pa visiem gadījumiem nepaziņo. Tas ir novadā vai valstī? Tas ir novadā. Es tāpēc domāju, ka tas ir diezgan daudz mērā. Tas, kas pēdējos 2 gados var pateikt, jā, ka tagad dotajā mirklī ir tiesas prakse jau zināma, prokuratūra, tiesas šo varmākus jau izstrādās, viņas jau nav tā kā iepriekšējā reizē aizbrauc ar policiju, pakartīja ziņojums, tālāk sociālajā dienas strādā. Dotajā mirklī jau konkrēti, ja ir 2 izsaukumi bijuši, viņi jau tiek arestēti, tiesa piemēram apcietinājums. Un tādā ziņā es varu pateikt, jā, tiešām, kad pēdējos 2 gados, vēl pēdējā gadā, tas ir izteikti, ir tiesa prakse, un šie varmāki tiešām tiek ielikt cietumās, viņi tiek gaidīts sodu, un arī sodu saņem diezgan nopietni. Par krīzes dzīvokļiem, es domāju, tas mums ir būtiski, jo viens dzīvoklis uz Cēsu novadu, tas var teikt, nav nekas. Ja mēs arī ņemam vērā to, kad ir šie ģimenes strīdi skandāli, un es iedomājos pats, tas varmāk, tad viņu nošķir, viņš aiziet projām, aiziet pie Pētrīša, tagad tās, piemēram, tās 7 dienas, vai arī izsēž policijā tās 2 diennaktis pa 264. pantu kārtībā, viņš nāks atkal mājās, kur šī sieviete tiek paglāta. Un ja mums tikai viens šis dzīvoklis ir, un kāda ir iespēja šim dzīvoklim piekļūt? Ir jau likumīgais likuma regulējums, kad tikmēr, kamēr vīrietis vai varmāka ir aizturēts, tikmēr viņi iesniedz tiesā šo pagaidu aizsardzību, un viņš nevar tuvoties. Dzīvē tas notiek, viņš iet cauri, viņš ir labi pieeja klāt un tālāk. Es domāju, ka tas mums tas dzīvoklis ir jābūt, pat varbūt to neaizdomāt, vai tas ir sociālai kaut kādā māja. Jādomā klāt, kur likt, lai mēs tiešām varētu... Ja ir tādas krīzes situācijas uzreiz, un tagad mums ir krīzes centri, kur mēs esam, kur valsts finansējuma tiek nodrošināts, un mēs uzreiz nekavējoties varam jebkurā diennakts laikā. Pati policija, ja viņi redz, kad ja ir nepilngadīgi bērni, viņi uzreiz zvans darbdedzēju un uzreiz paņem. Pats zin, darbdedzēju ielikt bērnu naktī. Tur arī būtu diezgan grūti un visu valsts. Tur nebūs tik vienkārši ielikt. Jā, tā kā tas, es domāju, par tām varmākām tas ir obligāti un par šīm slodzēm tas arī, to, ko minēja, jā, tas ir kāpums ir bijis. Un es domāju, ka tiešām, kad no tā mēs neatkāpsimies, jo tā ekonomiskā situācija parāda to, ka tas pamatā visā tomēr ir visas šīs alkohols un strīdi un tiešām sakas ir tādas dažiem tas magas. Jā, paldies. Paldies. Es gan noteikti jānorāda, ka sociālais dienests jau minēja, ka daži no tiem faktiem ir secinājumi no tām starpinstitūciju sanāksmēm, kurā pašvaldības policija ir un arī tā statistika. Bet iespējams mums īstenībā varētu būt, ka būs kāda tikšanās ar valsts policiju, pašvaldības policiju arī ar attiecībā uz kultūras pasākumu uzraudzību un tam līdzīgi. Es domāju, mēs to fiksējam. Man bija jautājums precizējot, pirms es dodu kolēģiem par tiem, ko valsts sēdz no šiem pakalpojumiem un kas ir par pašvaldību. Jūs minējāt, tātad dzīvoklis šis krīzes ir valsts finansēts, ja? Viņš valsts finansē krīzes dzīvokli to laiku, kad kāds tajā dzīvo iekšā. Ja neviens nedzīvo tajā dzīvoklī, tad tas ir mūsu budžetā un mēs to apmaksājam. Pārējie visi pakalpojumi ir valsts finansēti gan rehabilitācija dzīvesvietā, gan institūcijā.
gan jurista palīdzība, gan kas tā valsts administratīvā juridiskā palīdzība. Tas ir viss valsts finansēts valsts budžetā. Paldies. Viņš iet cauri, mēs viņu administrējam. Jā, es sapratu. Bet, Arlēt? Man gan vienmēr liecies dīvaini, kāpēc ir jāslēpjās cietušajam. Es teiktu, ka pareizāk būtu taisīt, nosacīt, labi, apcietinājums ir viena lieta, bet nosacīt, taisīt tā kā nometni, kur tad varmākas, lai sēž. Arī otrs variants ir, ka viņiem tiešām ir ap kāju, ir aplikts tas, ka ja viņš tuvojās tai zonai, tad šis drošības līdzeklis, ka tas būtu loģiskāk. Kāpēc cietušajam ir kaut kur jāslēpjās, kaut kur bērni jānobāž viņam? Tas vispār ir kaut kāds, man liekas, tas ir pilnīgi neloģisks gals. Viņš dzīvo savā mājā, turpina, un varmāka ir kaut kur norobežots. Ja, negluži cietumā. Bet, ja es pareizi saprotu, teiksim, šī GPS iekārta uz kājas, piemēram, policija redz, ka viņš tuvojās tam cilvēkam. Bet man šķiet, ka valsts policija pilotu projektā šo sāk darīt. Otrs variants. Ko? Man liekas, ka valsts policija to dara. Viens, tas ir pilots. Nē, bet sarot. Bet vismaz testē, ka tā opcija varētu būt. GPS viņš te iepriekšēji, kas bija tā uzraudzība policijas, kas bija tās saucamajā. Tad bija tā, ka tu ienāc mājās, viņš pierģistrējās, un to policijas uzraudzība, un viņš parāda, ka tu esi mājās un viss. Viņš neparādīja GPS sistēmu. Dotajā mirklī uzlabojuma sistēmā parādās to, ka ir uzlikt virsū, piemēram, ir tie 100-200 metri, viņš ienāk tie 200 metros, tā atnāk uz policija informācija, kad viņš ir, un tad uzreiz policija sūta tuvāk ekipāžu šo varmāku, pārķer. Tāda tā doma virsū, bet jautājums ir, bet tas ir cik ilgi gāja, iepirkums, apmācīšanas sistēmas, visa monitorings un pārējais virsū. Tas ļoti ilgi iet. Tāpēc jau laicīgi viņš ir palaists prevencijas, tā paša meitenes strādā, visi tur domā, strādā, cīnās, bet tas ir kāds parasti. Tikšanās reizē ar policiju mēs varam šo jautājumu pajautāt. Es joprojām pastāvētu piedošanu, kad tas tagad izklausīsies briesmīgi par koncentrācijas nometni. Lai tad tas varmāk sēž tajā lēģerī un kaut kādā pļavā. Lai viņš sēž pļavā. Labi, zināmā mērā kaut kādi piespiedu mehānismi. Kāpēc cietušajam ir jācieš vēl vairāk, kaut kur jāslēpjās, kaut kur bērni pēc tam jāizdala. Tā viņš dzīvo savā mājā visiem bērniem. Jā, tur ir, tās ir situācijas, kad cietušais, tā kā atstāja to māju vietu. Tas ir pamatā situācijas, ka tam varmākam, tas ir varmāka īpašums, kurā viņi dzīvo, jā. Un viņam, nevar tā kā aizliegt atrasties savās mājās, jā. Un tad tās ir tās situācijas, kad var. Jā, var, kā tas likuma regulējums jau ir, kas ar visiem šām Stambulas konvencijām, kad neatkarīgi no tā, kad varmākam pieder īpašums, ja viņš ir bijis vardarbīgs, ja sieviete iesniedz vai cietušais iesniedz tiesā šo pieprasījumu netuvoties, tad tas varmāka pat savā mājā nevar nākt iekšā. Problēma, ka tā policija nevienmēr vienādi visā valstī pielieto to normu. Bet arī tiesneši jau nepiemēro vienādi, kā vajadzētu. Jā, kādreiz bija tāds teiciens diennakts, jeb sutkas, kur ielika normāli, vai ne? Tad arī viņš 15 diennakts nosēdēja, ja arī viņam lika strādāt. Tad viņš arī varbūt kaut cik attiecas. Bet te ir demokrātija. Es redzot, piemēram, savā darba vietā, ja? Tās ir piekdienas, sestdienas, svētdienas, kas notiek. Tas jau ir, tur ir narkotikas, tur ir dzeršana, ja? Un, kā Jānis saka, ir jau daudz lietas, ko nezinu. Viņi jau tie iedzīvotāji paši, piemēram, viņi zvana man, ja? Bet es ļoti atvainojos, ņemat zvanat policijai. Ko jūs zvanat man? Es tur nedzīvoju, piekdienas, sestdienas, svētdienas, tur ir vājprāts. Un līdz ar to, redzi, tur arī tiek noklusēts kaut kādā brīdī, jo viņi baidās tie cilvēki. Viņi, redzi, viņš zem narkotikām, viņš tāpatās tur durvis var izsist vai ne, kas ir bijuši gadījumi, ja? Un pēc tam jātiek galā, bet attiecīgi, kam baila nav tur būtībā, tad tā lieta iet uz priekšu. Bet katrā gadījumā, kamēr to, kā saka,
nenoslāpēs tās bailes no tiem, kas to dara, jo viņi jau visvareni ir. Tāpēc es saku, ka jāpielieto kaut kādā valstiskā līmenī to diennakts, lai viņus var ielikt uz kaut kādu kaut 15, 20 diennaktīm. Un es domāju, ka arī sabiedrībai no tā būtu labums. Paldies! Paldies, Jāni! Ja mediji šito paklausīsies, tad Erlanda teiktais aizies normāli, tā kā par ralliju mediju. Bet jautājums ir, kā teiksim par tik izskanēja, ka tie gados jaunie ir gatavi sadarboties. Varbūt, ka vairāk kaut kā, es nezinu, kaut kāds preventīvais darbs tieši ar to, nezinu, 11. 12. klase kaut kā, stāstīt vienkārši, kas ir kas, lai viņš varbūt prot atšķirt, kas ir tāda vardarbība, kas ir šāda, ka ir iespēja tur meklēt palīdzību, ir iespēja ziņot, es nezinu, varbūt kaut kas tāds valstiski jau laikam nav nekas tāds, varbūt, ka tas arī kaut kāda, mēs tur runājam par visādām izglītošanām, varbūt, ka šis arī būtu noderīgi. Vispār jau ir skolās. Ienāk aizvien vairāk programmas, arī mūsu novadā ir. Kopumā tas jautājums no skolām nav pazudis arī saturiski. Problēma, protams, vienmēr ir, cik kvalitatīvi tas ir. Arī runājot, ka bieži vien tie ir kaut kādi video mācību filmas, bet nevis kaut kāda praktiska. Ka mēs nevaram garantēt, ka viņi visi ir apskatījušies vai, piemēram, izpratuši kaut kāds jautājums. Bet kopumā audzināšanas darbā skolā tas ir uzdevums. Labi. Jautājumu vairāk nav un komentāru. Jā, mums Būs arī runāsim arī no slimnīcas puses, ir rosinājumi, ir arī par to pašu policiju kontekstā, arī ar citiem jautājumiem. Es domāju, laika gaitā būs, bet tas, ko es gribu tiešām pateikt vēlreiz, paldies par to praksi jau sanāk un tagad. Arī noteikti tādā ziņā esam gatavi izskatīt kaut kādu veidu jaunus pakalpojumus vai aktivitātes, kas varētu palīdzēt, ja jūs tās inicēsiet vai citādi. Līdz ar to tiešām paldies, un tad turpinam to sadarbību. Un citiem tad droši, ja ir rosinājumi, sakiet, dažus piefiksēju, liksim darba kārtībā. Paldies, sēdi slēdzu.